pēdējās dienas piesalst. Šodien bišķi jūtās vēl, ka ir man pašai temperatūra. Agrim tāpatās, bet, nu, kas jādara, tas jādara. Tāpat malki jānes un ūdens jāgādā. Ar suni jāizstaigā. Pašreiz -8 laukā. Tas jau tā siltāks, maigāks. Ai, tik forši bija, ka nebija tā ziema. Nu, neko darīt, bišķiņ ziemiņi iegriezās. Bet nu jau drīz marts ar. Vēl te tikai nedēļas jāpaciešās. Kādas varbūt 2, varbūt 3. Cik vajadzēs tik, kā teikt, pacietīsies. Kas tad tie atnāca? Kur tad to bija, piči? Piči bijis medībās ir bijis piči, jo. Nu, nāc. Jā. Pičām patīk uzlīst augšā. Šīs medīgs kaķis, ko tik viņš nenes mājās. Nu, ot, iziesim te tādu līkumiņu. Sabarosim visus. Vakar, man liekas, bija labāk. Vakar es te diezgan daudz ko varēju padarīt. Šorīt jau no paša rīt jūt, ka temperatūra. Kakls jāus. Sāpīgs no rīta bija. Šitāds kakls man bija, kad Covids bija. 2 reizes bijis Covids. Postīja zefīru. Zemeņi vēl man tur viens palicis uz šķīvu. Smaržu vēl var sajust. Pirmā reize, kad mēs slimojam to Covid, arī mēs jutām smaržu. Smaržas nepazuda. Otro reizi gan pazuda. Tā man tieši bija klasīts. Un es domāju, kā man tie banāni tādi nesmaržīgi gadījušies. Pēc tam aizgāju toaletē, man tur smaržas stāv, plauktiņi paostīja tās, pilnīgi nekāda. Kā teikt, smaržas, tā es sapratu, ka ziepes ir. Pēc 3 mēnešus uz telefonu atnāca no es nezinu, kaut kāds medicīna iestādes vai kas tur regulē tās slimības. Kā esot bijis saskara lidmašīnā. Visas tās problēmas lidmašīnā dabūt, ceļojot, vārdu sakot. Tā, ka nekāda liela prieka uz ceļošanu nav. Īpaši ziemā, kad visi slimo. Un tik vai tā jau mums sanāk saskara cilvēkiem. Ja jau nekur nebūtu saskara, tā jau var nenoķert neko. Ot. Iespējams, kad tie, kam nav jābrauc nekur ārā, ka tie arī nesaslimst vispār. Kas ir pičuka? Nu jā. Tagad paņem telefonu. Domāju, kaut kas jāiepļāpā. O, tās mums te sniedziņš ir. Sniedziņš ir un mīnusiņi tādi diezgan. Tā jau nekāda vaina, ja malks ir pietiekoši. Vienīgi es domāju, kad griezt vajadzētu pārbaudīt. Tur vajadzētu uzklāt vēl papildus, jo stipri jūtams ir. Regu, es gribu parādīt no tālienes. Kā regu tur, kur ir skurstenis, tur ir nokuss. Viss tā daļa kaut kur laiž cauri. Pēc manām domām. Tur ir siltināšana vajadzīga. Papildus.
Mums jau ir vēl viens iepakojums ar to akmens vati. Man liekas, kāds pusotrs. Un tādas lietiņas. Te mums večiemi. Laikam mēs slink, nerāpjās uz bēniņiem. Jūs tas siltais uznācis, te vairs nebija aktuāli. Tā, ka nekāda paraugzēna mēs neesam. Esam parasti cilvēcim. Kas gan slimo savu reizi, gan noslinko. Tā jau šodien jau darbiņš arī ir. Bet to pa iekš darīs, jo ritīgi ir temperatūra. Tad vislielākās komplikācijas sākās tad, kad cilvēks neievēro to, ka tad, kad slimo, tad ir jāatpūšās un siltumā. Un vēl trakāk, ja tāds cilvēks iet uz darbu un aplaiž savus kolēģis. Pats viņš domā, ka ir varonis, bet tas tā nebūtu nav. Tā ir ļoti nepareiz rīcība. Un kaut kā tā. Varētu jau te izspriest šodienas aktualitātes. Kādas ir šodienas aktualitātes? Pašreizējās. Tā ir glikozes revolūcija, supernova un elektrība. Ko tu tur izspriedīs sadaudz, es nezinu. Elektrībā mums ir fiksētā cena. Tā, ka mēs tā tai biržai daudz neko neseko līdzi. Mums nav liels elektrības patēriņš, ja mums mājas sildās uz malka. Un gatavojam mēs ar uzreiz uz malkas plīts un uz gāzes. Gāzes tomēr iznāk lētāk ar baloni. Tur vienreiz gadā nomaina, bet ziemā viņi nav dikti aktuāli. Un gāzi vairāk lieto vasarā. Tad, kad karsts un nekurina to plīti, jo tāpat nevar ciest to karstumu. Nu vēl te klimats arī aktuāli. Saka, būs ar +70. Tur, kur tagad Dienvidzemes. Sibīrijā tur būs šot komfortabli +35. Es gan domāju, ka 35 nav neko komfortabli. Ka tas ir diezgan karsti. Bet +70 tas jau ir tā kā elektrība. No elektrība ir tā, tur katram pašam jāapdomā, kā ko darīt. Protams, ka tiem, kas dzīvo dzīvokļos, tiem jau ir šaurāk tā amplitūda, ko varētu izdarīt. Bet tie, kam ir privāta mājas, tiem jau netīk darīt, visi jau pieraduši pie komforta. Tā. Bet, ja jāsāk pa komfortu 1000 maksāt, tad jau neko komfortablu tas vairs nav. Vot. Super nav, man negribās cilāt. Tas ir smagi. Censties vienmēr pa visu var kaut ko uzvarēt. Tu beigās paši vairs nezinu, ko izspiest. Mums ir nevis jāuzvar, bet jādzīvo. Saskaņā ar sevi, ar sirdsapziņu, ar savām vērtībām. Tā būt.
Ai, šodien mums tāds pacēlās, vot tāds interesants. Es nekad nesaku labi vai slikti, bet tikai novērojums. Redz, tur, kur ir labklājīgās valstis, Latvija diezgan spiedīga priekš iedzīvotājiem. Bet tās, kur, cilvēki nav spiesti sasprincināties izdzīvošanai, tur atkal ir savas problēmas. Sāk šaudīties pa labu, pa kreisi, vairs nezinu, ko, un tad tur, vārds sakot. Un tā tālāk. Savas problēmas. Jā, tur maina dzimums un zinums un tā tālāk. Es garu laiku vairs nezinu, ko sadarīt. Sāk četrāps mesties, suņus tēlot un kaķis un vēl kaut kāds dzīvnieks. Tas ir labklājības blakus efekts, tā es gribētu nosaukt to stēlu. Kamēr, piemēram, Krievam ir skaidrs, viņam ir jākaro visu laiku, tur viss pakārtots karam. Lai gan arī tās visas tās muļķības, viņas jau neatkarībā no tā, viņas kaut kā pārlecās arī uz tām valstīm, kur spiedīgi apstākļi. Arī Latvijā ir tā, ka cilvēki vairs gatavot negrib. McDonald's ir cieņā. Ātrā ēdināšana, vispār ēdināšana. Kaut kā tā, tāda interesanta šķelva. Un to uzvarēšana arī tā. Ap likiem dibeniem vēl neviens nav laikais uz skatu. Jā, vienīgi Kirkorovs. To gan es neizslēdzu. Tas jau tājas visādas pekstiņas. Tā kaut kā. Glikos revolūcija. Es pozitīvi. Pirmkārt, grupa ir ļoti pozitīva, cilvēki pozitīvi, jo ir elastīgā attieksme arī pret tiem, kas cūka austiņas ēd. Jo ir cilvēki, kam patīk tie treknumi. Tas nozīmē, ka viņi netiek atstumti. Piķi. Un galvenais jau ir pozitīvisms. Un vēl tās idejas, kādam tiešām ir vajadzīgs tāds pastūmiens, pagrūdiens, pavilciens, kas, kā teikt, pats nevarētu saņemties. Kaut arī, kā teikt, informācija, ja grib, jau viss var atrast. Tā kā pozitīvi. Vai mūs tas ietekmē? Man liekas, ka ne, mēs ir baigi stūrgalvīgi. Ēda paši savus produktus un neko daudz nestuko. Par šito, jā, mums cukuru problēmas arī nav. Nezinu, kāpēc. Un tāpat kā es nezinu, kāpēc viņš rūdās. Citi saka, tur varbūt operācijas, varbūt kādas slimošanas, varbūt kādi medikamenti izraisa. Viss varbūt, viss. Var stress izraisīt, varbūt. Tā kā mēs ēdam to, ko mēs ēdam. Pieturoties pie principa, galvenais nepārēsties un piekopt regulāras kustības. Bet, ja kādam, piemēram, man ļoti patīk tie šķīvu salikumi, tur tik daudz tie zaļumi un viss tādi, tas nozīmē, ka attīrīsies organisms. Jo dzīves gaitā tajā steigā jau, protams, ka kaut kas tiek sāēsts, ne tas. Tad tur desmais, tad tur bulciņi, tad tur kuciņi, kafija, pienu un cukuru.
lai paspētu visur arī staigāt, nav laika. Ielēc vienā tramvajā, otrā vai mašīnā. Jā, tāda tā dzīve ir. Bet, protams, jau katrs, kā teikt, var mēģināt izrauties no tā. Bet, nu, atkal, tu jau parasti nedzīvo viens, jāņem vērā visi ģimenes locekļi vajadzības un nepieciešamības. Bet es nevarēju to ātrāk realizēt, kamēr bērni nebija uz kājām nostājušies. Kāpēc nevarēju? Tāpēc, ka viņi tāpat ir skolas, ir savu dzīvi, kas ir jāpabeidz. Nevar pa skolām raustīties uz priekšu uz atpakaļ, it sevišķi vēl, ja tās skolas dažādās valstīs. Pagaidām mēs apmierināti, ka mums te viss sanācis ir. Tagad galvenais pašiem neslimot. Vīrus tas ir sīkums, galvenais kāds kroniskās kaitas, lai nebūtu. Nu, nāk, pič, nāk. Iesim padabūt kādu siltu pieniņu, pasildīs. Kādu vistiņu sadalīsim. Es dodu vistu muguriņas, viņas krāslavā lētas ir. Bet tāpat iet sausais, iet siltais pieniņš, tagad ziemas apstākļos. Nu, tā, pits.